Cik ļoti tu dusmosies? Jā. Mēs jau filmējām tādu video kopā ar Sašu, kur atbildēja viņš. Un tagad paskatīsimies, cik ļoti dusmīgs un greizsirdīgs cilvēks esmu es. Man šķiet, ka ļoti. Ja es sarakstīšos ar citu meiteni. Nu, manā galvā tas nav nekas traks. Man liekas, ka viens. Nu, ikdiena. Taču ir kaut kādas detaļas, kuras man nevajag zināt. Skatoties kādu tēmu, nezinu, pa darbam vispār. Nu, kā veselība? Kā dzīve? Nu, 2. Ja es paslavēšu citu meiteni. Nu, man liekas, tas arī nav nekas traks. Protams, var izdomāt, ja tu tur paslavēsi viņas krūtis. Par to, ka viņa garšīgi gatavo? Nu, tipa. Nu, tad vienalga. Viens. Viens? Jā. Viens? Par izskatu tas ir cits. Tā nav paslavēšana, manuprāt. Nu, ja es braukšu ceļojumu ar citu meiteni. Piemēram, Ungārijā. Kāpēc Ungārijā? Es nezinu. 8 laikam. Sākumā es domāju 10, bet es domāju, ka ir sliktākas lietas, par kurām var sadusmoties. Es arī gribu braukt. Nākamais tu ar tevi. Nākamās reizes nebūs. Ja man meitene iedos buču uz vaiga. Es eju, labi. Ja kaut kāda random meitene. Nu, jā, random. Cik ļoti es būšu dusmīga uz tevi, ja cita meitene tevi noskūpstīs? Davai uz meiteni arī. Uz meiteni tā ir cita lieta, bet uz tevīm, skatoties, kā tu noreaģēsi arī. Ja tu nelien piemērs. Arī laikam kaut kur 7, 8. Ja meiteni? Meitene 10. Ja man meitene atsūtīs savus bildes. Kādas? Nu, parastas bildes. Selfija Ungārijā 6 un gaidi mani. Selfija nav trakākā lieta, ko var atsūtīt, manuprāt. Skatoties, kāda tev reakcija būs, bet uz selfiju, nu nezinu, dīvaini, bet nu 4, 5 moši. Bučiņa tad 10. Tev, protams, patīk fantazēt, ja? Jā, patīk, kā tu dusmosies. Tad 10. Rakstiet, cik ļoti mēs esam red flagi. Mums ļoti patīk skatīties tādas ziņas. Ja kāds grib ar mani uz Ungāriju, raksti komentārus.